Jūsu aplausiem skaļiem, skanot dāmas un kungi, aicinās šeit uz skatuves mūsu ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Lūdzu! Trešais līmenis, dāmas un kungi, skaļi aplausi! Viktor, lūdzu, piesēžam. Ai, tā, te mums nākamais mums būs Altumvaldes priekšsēdētāju Reini Bērziņu. Reinis arī šeit nāk. Parādās mums kaut kāds muzikāls pavadījums. Un, protams, aicināsim arī pievienoties Latvijas privātā un iespēja kapitāla asociācijas izpildu direktori Agnesi Kalniņu ar skaļiem aplausiem. Pilnīgi nopietni, bet man jau gribās tā. Mums bija runāts, ka, man liekas, tā kakla saite šodien nevarēja būt. Puiši, es saprotu, amats tomēr licis savējo, un es tā kā reāli speciāli neuzvilku pat žaketi, ja, bet jūs esat pat kakla saitēs. Zolīdi, vai ne? Gatavi atbildēt uz jautājumiem, par cik šiem cilvēkiem ir ļoti daudz, kas jādara. Viņa dienas rit, ka viņi sāk ritēt tā dienas laika. Es esmu redzējis apmēram, kā tas grafiks izskatās dienas, tāpēc man nav absolūti daudz laiks, tāpēc ir jāķerās tam vērsim pie ragiem, katram uzdosim kādu jautājumu, kuru cerēsim sagaidīt kādu kuplu atbildi. Tāpēc mēs varētu sākt ar ekonomikas ministru kungu. Kā mēs jūtamies, pirms mēs sākam vispār šeit būt? Kāda ir tā sajūta? Tu zini, tu man noliki tikko tādā neērtā situācijā. Es varbūt mazliet mēģināšu to vai pielāgoties. To var izdarīt. Aplaus. Dāmas, to es saprotu. Es jau neērti sēdu. Kur viņi tik sapucēti? Un es reāli konversu kedās un baltā kreklā. Paldies, to es saprotu. Easy going. To es saprotu. Labi, tad jautājums visam vienkārši. Kā jūs redzat valsts lomu jaunu uzņēmumu ekosistēmas stiprināšanā? Kāpēc valsts un Eiropas Savienības atbalsts ir svarīgs pašā tajā arī agrīnajā idejas stadijā? Un kā jūs prāt, vispār, vai tas viss ir pietiekams? Mēs tieši šajā nedēļā pieņēmām valdībā lēmumu par to, ka mēs ekosistēmā ieguldām 400,000 eiro tieši ar mērķi veidot to vidi, kur jaunajiem sapņotājiem kļūt par jauniem darītājiem un lai mums veidotos tā vieta, kur jauni cilvēki, jauni ideju bagāti uzņēmēji nāk un sāk realizēt savas pirmās idejas, lai tur viņiem ir atbalsta plecs, atbalsta punkts, kas sniedz tieši to pirmo palīdzību, kas ir visvairāk nepieciešams sākumā. Mums ir kopumā Latvijā, mums ir biznesa inkubātori pa visu Latviju ap 20 šobrīd, kur mēs viņus sauc par tās mazās vienraģu fabrikas. Vienraģu, man patīk nosaukums. Mēs viņus ražojam vienraģus reāli reģionos, un ik pa laikam mums ir uzsaukumi, kur var ik viens Latvijas jaunais uzņēmējs savu jauno ideju, vienalga cik viņa zaļa, vienalga kādā viņa stadijā ir, var nākt, un mēs viņam palīdzēsim viņu radīt līdz tādai fāzē, lai viņi varētu jau pēc brīža iet pie Reiņa un iet uz nākamo līmeni. Un man personīgi visvairāk patīk tie uzņēmēji, un es neesmu ilgi ekonomikas ministrs, bišķi vairāk kā 2 gadi šobrīd jau ir, bet man šausmīgi patīk tie, kas atnāk, ko te es darīšu iepriekš, viņš saka, neko, esmu bijis grāmatvedis, un tas saka, ko darīsim, viņš saka, zini, es gribu būvēt koka mājas 5 stāvu augstumā, labi, un viņš paņem pēc brīža, viņš uztais rūpnīcu un sāk būvēt 5 stāvu koka mājas, reāli tur cilvēki dzīvo šodien iekšā, vai nāk ar idejām veidot zinātni pārnest, kā zinātnieks nāk un saka, klausies, es šito ideju gribu pārnest biznesā un izveido ūdeņraža tehnoloģiju uzņēmumu, pa ko mēs te visi Latvijā šobrīd lepojamies, bet es atceros, kā tas sākās vienkārši vēlmi, un tālāk jau nāk klāt šie ekosistēmas dalībnieki, kas šo vēlmi pārnes reālā produktā, palīdz viņu pārdot, pirmie eksporti ir, pirmās vizītes, pirmie klienti, darījumi, līgumi, un aiziet, un tālāk jau ir Reiņa klienti un ņem nākamās attīstības fāzes un mēs piedzīvojam pirmās izaugsmes. Un tieši šie uzņēmēji man patīk visvairāk, jo viņu tas attīstības potenciāls
ir visneiedomājamākais. Tie ir tie vienreģi, kas rodās. Es viņam lieku bezgalības zīmi, jo tu nezini, kas tur beigās sanāks. Ja tev atnāk rūpnīca ar 100 miljonu apgrozījumu, tu zini, labākajā gadījumā būs 200, varbūt, ja labi pacentīsimies, 300. Bet viņi var aiziet miljardu un tā tālāk. Un tas ir tas, kāpēc arī es gan enerģiski vienmēr aizstāvu ekosistēmas attīstību, veidošanu, lai tiešām ir visiem, kam ir idejas, ir iespējas šīs idejas pārnest reālos projektos un reālos sapņu piepildījumos, lai visai Latvijai ir ar ko lepoties. Un mums ir ar ko lepoties. Tiešām daudz šie jaunie uzņēmumi. Man viņi tā patīk visi un tiešām mums ir ko pastāstīt visā pasaulē. Pat bija Vācijā aizbrauc. Viņi prasa, kāpēc šitais uzņēmums sēž pie jums Latvijas pusē? Saka, tāpēc, ka tas ir Latvijas uzņēmums. Tas, ka jūs domājat, ka viņš ir vācieši, tas to nenozīmē. Tas ir Latvijas uzņēmums. Latvijā radīts tikai viņš ir tā attīstījies, kad dažādas valsts uzskata, ka tas ir tā kā viņējais. Nē, tas ir mūsējais. Un kas varbūt tās ir jādomā, kā piemēram, ir varbūt tās kāda ideja, kā palīdzēt pasargāt to, lai tie topošie vienreģi viņi neapalauz to ragu, kā saka. Jo citreiz ir citi potenciāli liekas, ka te jau nāk īsts vienredzis, tas būs, un tad kāds vienkārši kaut ko, nolauž viņam ragu, un nē, šeit vienredzis nebūs. Nē, ikvienam visiem ir jācīnās par to un ir jānāk un visās iespējamās veidos ir jācīnās, tāpēc citi atbalsta punkti, kas neļauj tai ticībai izdzist, un tas ir vienīgais veids. Mēs esam izveidojuši dažādas platformas valsts līmenī, ideju palīdzēšanai, idejas realizēt. Piemēram, Latvijā ir lielo investīciju padomu izveidot tieši ar mērķi dažādus projektus vai investoru projektus vai ideju realizācijas projektus palīdzēt viņiem piepildīties. Un tā ir, piemēram, viens no projektiem, kas šobrīd ir būvniecības stadijā kopā ar Altum atbalstu ir Asnes Ingredients. Tas pēc būtības ir jaunu uzņēmums. Manuprāt, viens no nākamajiem Latvijas vienreģiem potenciāli. Viņš maina lauksaimniecības apsaimniekošanas kultūru visā Latvijā. Un tās ir vairāk kā 100 miljonu investīcijas, kas šobrīd notiekās. Zinātnes attīstība, kas tik tur nenāk klāt. Ja? Bet tas lielākais izaicinājums, kas man personīgi šobrīd ir, ko es risinu jau sadarbībā ar saviem reģionu kolēģiem, Ziemeļvalstu kolēģiem, mēs gribam mazināt birokrātiju, lai tie vienreģi, kas rodās šeit un inovācijas, kas rodās šeit mūsu reģionā Latvijā, lai viņas savu lielo izaugsmi piedzīvo vismaz Eiropā. Lai viņi nebrauc uz Ameriku, lai viņi nebrauc uz Āziju, lai viņi paliek Eiropā. Un tur mums ir ko padarīt ar to birokrātiju. Tā birokrātija tajā brīdī, kad tu gribi kļūt par globālu uzņēmumu, viņa mazliet rada izaicinājumus, un tas nevelti visi pasaulē vērtīgākie uzņēmumi, kas ir radušies pēdējos 10 gados, viņi ir vai no Āzijā vai Amerikā, un Eiropā varbūt top 20 parādās pirmais. Un tas vienīgais iemesls, kāpēc tā ir birokrātija. Un pārliek lielās bailes no šiem jauninājumiem. Un es tiešām esmu gan uzrunājis visus savus Eiropas kolēģus, ministrus, gan komisāru, gan par to, ka beidziet. Mums ir jātic viņiem, mums uz viņiem jāuzticās. Tas nekas, varbūt kādreiz nāksies sasmērēt rokas, būs kaut kādas problēmas, ja, bet bez tā mēs nepanāksim tiešām labs rezultāts. Mums vēl joprojām nav savs ChatGPT, kaut gan mums ir Tilde, kas ir lielisks pamats radīt tādu, un Eiropai tas pietrūkst. Paldies, aplausi lūdzu. Es jau redzu, Reinis jau klausās, tik daudz noteikti būtu ko teikt, jo, redz, Altum, tas ir kaut kas tāds, ko es jau ļoti sen zinu, un arī jaunu uzņēmumu tiek atbalstīti, jūs viņus atbalstat jau ļoti, cik gadus jau ir Altums? Jau, man liekas, jau 11 gadus jau, tas ir šausmīgi ilgs laika posms. Un kā tu redzi vispār to visu kopējo to ietekmu un attīstību, un kā tas virzās uz priekšu šie 11 gadi, kādi ir bijuši? Viņi bijuši dažādi. Pirmkārt, sākumā to prognozēja, ja mēs runājam tieši par iespēju kapitālu, ka tur vajadzēs pāris tādus uzsaukumus, ko saukts pa paaudzēm, saguldīs un tad tā nozara aizies. Mēs šobrīd redzam, ka ir jau 5. paudze un ka to palīdzību vēl vajag. Un kopā mēs esam iespēju kapitālā šogad ar privātajiem kopā uztaisījuši tādu uzsaukumu uz 100 miljoniem, no kuriem 80% finansējums nāk no Altuma. Un tur paldies ministram un komandai, ka uzticās tam. Kāpēc? Jo es, lai to nestāstīšu visu stāstu kopš 2006. 2007. gada, kad pirms Altuma bija tāda garantija aģentūra, bet es paņemšu tikai vienu posmu.
Visi zina Printify šobrīd, ja, kurš ir apvienojies ar mūsu vienradzi, ja, bet Printify arī bija viens no uzņēmumiem, kurš savā laikā saņēma pavisam mazu salīdzinošu atbalstu no tāda imprimature kapitāla, kurš guldīja arī jaunās foršās iniciatīvās, daudzsološās, un kopā bija aptuveni 60 iniciatīvas. No tām liela daļa defaultēja. 9 tikai izgāja, veiksmīgi, vai 10 vienalga, bet tas bija salīdzinoši neliels, un tas skaits, un bieži tā ir iespēja kapitālā. Savukārt, tie, kas izgāja, tad tie var parādīt skaitļus, ka vēlāk jau 24. gads un citus, kurus tu esi skatījies atsevišķi pa gadiem, tas, ko viņi samaksā nodokļos, tas, ka viņiem ir 660 darba vietas kopā, tam ir abnormāls efekts uz tautsaimniecību. Un te, man liekas, ir tā tālredzība, ka tajā brīdī, kad tev ir konkrēts gads vai 2, gribās to naudu nosolināt kaut kādā īsā, populistiskā lietā. Bet, ja mēs gribam mūsu Printify, ja, un tajos vispār dažādās iespēju kapitāla pasākumos ir bijušas daudzas labas iniciatīvas, ir piemēram tā pati mobilī aplikācija, ko visi zina, ja, arī bijis starp klientiem. Mēs skatāmies konfekšu ražotāju Pūra šokolādu. Nesen kā arī eksitēja no šiem te fondiem, un tajos ir bijis gan iespēja kapitāls, gan arī, tā kā ministra kungs teica, nāca pēc citiem altuma pakalpojumiem, ja, un principā visi zina šo te ražotāju, ja, un arī daudz citu piemēru, Sonarworks, ja, kurš varbūt brands ir mazāk zināms, bet kas ir tiešām simpātisks, jo skaņas kalibrēšanas sistēma, kura sadarbojasies ar Spotify un tā, ja, visi šie te vārdi ir tikuši atbalstīti konkrētos brīžos no dažādām tām nozarēm. Tā kā es domāju, šie te skaitļi, ko es minēju, runā paši pa sevi. Nu, es saprotu, ka ir ko lepoties noteikti mums. Bišķiņi ir. Nu, bišķiņi, labs komentārs, bišķiņi. Paldies, aplausi, mīļie, aplausi. Tā, nu, kā saka atkal, tālajā galā, kāds mums ir tālajā galā, sekojošs jautājums. Kā šī jaunā kapitāla ienākšana, proti, vairāk kā 60 miljoni eiro, kāds viss mainīs to investīciju vidi Latvijā, un vai tas kaut kādā veidā būs kaut kāds pagrieziena punkts šeit Baltijas mērogā? Jā, nu es domāju, ka tas noteikti ir pagrieziena punkts, jo, kā Reinis teica, būtībā bez šī atbalsta mums jaunu uzņēmumu fondi agrīnā stadijā nebūtu. Tie būtībā pārzinot visu vietējo investīciju fondu esošo situāciju Latvijā, tad būtībā šie 3, ko jūs arī redzējāt skatos, tie arī ir uzskatāmi par tiem galvenajiem fondiem, kuros var meklēt šo atbalstu. Bet man šķiet tā otra pusē, ko es gribēju uzsvērt, kas man liekas arī nav mazsvarīga, ir, ka patiesībā fondi strādā laikam mazliet katrs sāka mazliet savā laikā to darbību, bet aptuveni man šķiet, ka ap 25 investīcijām jau ir veiktas. Reinis varbūt palabos, tātad mazākā gada laikā šie fondi ir investējuši 25 startupos. Un citkārt kāds jautā, vai tiešām ir kur investēt, vai mums tiešām ir gana daudz labu komandu, labu startupu, un man šeit tas ir izcils pierādījums, ka tiešām ir. Tās idejas ir, tās komandas spēcīgās ir, tehnoloģijas ir, un kā jūs dzirdējāt pirms tam, nav jau tā, ka arī gluži kurā katrā šīs investīcijas tiek veiktas, respektīvi, lai veiktu 25 investīcijas, visdrīzāk reiz 4, reiz 5, reiz 10 reizes arī citām komandām pateica nē. Tā kā jā, man šķiet kopā šie abi faktori ir īstenībā tāds lielisks salikums tam, lai nākamo gadu laikā mums tiešām dzimtu daudz veiksmīgi jaunu uzņēmumu. Ir liels potenciāls. Es jūtu, ka nākamie gadi nāks ar daudz jauniem vienradžiem šeit, Latvijā, kas arī performēs noteikti Eiropā, vēlāk jau pasaulē, un galvenais, lai viņi atcerās, no kurienes viņi ir nākuši, vai ne, un lai mums arī tie lielie prieki. Dāmas un kungi, šis ir brīdis, ka jūs varētu uztaisīt tādus 3. līmeņa, ļoti skaļus, tādus pat nekaunīgus skaļus aplausus šiem visiem 3 jaukiem cilvēkiem. Jā! Un es domāju, ka idejas ir daudz dzirdētas, ir daudz dzirdēta viedokļi. Ir viena noteikti ļoti svarīga lieta, kas mums jāizdara. Neviens neticēs, ka mēs šeit bijām, ja mēs neuztaisīsim kopbildi. Tāpēc aicināšu arī tos iepriekšējos 3 mans runātājus, kas šeit bija. Uztaisīsim lielu kopēju bildi, visi kopā šeit. Ja? Man tikai jautājums kādam šeit, kurš galvenais par šo ledus skulptūru ir?